Skaties raidījumu Mosties ar Ievu. Šobrīd pie mums studijā joprojām, kā jau arī iepriekšējās dienas, divas Annas projekta projektors, dalībnieki un patiesībā vislabākās šī projekta filmas radītāji. Armands Gustavs, sveicināti puiši, un arī aizkadrā tur ir arī režisors Mārtiņš. Filmu sauc Tolkaķi, un puiši ir ieradušies no Cēsu valsts ģimnāzijas, lai nedaudz pastāstītu par filmu, pēc tam mēs arī to noskatīsimies. Puiši, nu, par ko tad ir filma? Tas ir ļoti labs jautājums, jo mēs braucot šeit vēl domājām, par ko īsti ir šī filma, bet mēs nonācām pie secinājuma, ka šī filma ir par to, cik svarīga ir valoda. Un tad, kādā ziņā valoda? Tā kā viena konkrēta valoda vai valodas kā tādas? Jā, integrēties un, es domāju, adaptēties arī, saprast arī citas valodas. Jā, par latviešu integrāciju Latvijā. Apmēram tā. Latviešu integrācija Latvijā ļoti sarežģīta. Jā. Kā pats filmas tapšanas process? Tātad mēs sadalījāmies grupās, un mums grupa bija jānosauc kāda augļa vai dārzeņa vārdā. Mūsu grupa bija Biespiens. Tas nav ne auglis, ne dārzeņi. Varbūt tā mēs tieši izcēlāmies. Un tad scenārijs radās tā, ka mēs apsēdāmies visi pie galda un pierakstījām pilnīgi visu, ko kāds teica. Un tad, ja mēs nofilmētu pilnīgi visu, ko mēs sarakstījām, tad mūsu filma būtu kādas 15 minūtes gara, bet filmēšanas procesā mēs pusi izmetām ārā. Un tad Kā vispār nolēmāt pieteikties projektam projektors? Es personīgi skolā daru dažādas tehniskas lietas, skaņoju pasākumus, veidoju video, tāpēc skolas metodiķe Dace Baltiņa man atsūtīja e-pastu, kuru kā apzinīgs skolēns, protams, neizlasīju, bet tātad šī skolotāja nepadevās un sameklēja mani personīgi un uzaicināja šo projektu. Man klases biedrs grib iet uz režisoriem, un viņš vienmēr grib man iesaistīt šādās īsfilmās. Viņš man piedāvāja, un es uzreiz piekritu, pat daudz nedomāju. Tas ir ļoti interesants fakts par to, ka tie metodisti, tie skolotāji sazinās ar skolēniem, un viņi no sākuma tā kā, nē, nebūs. To man arī stāstīja iepriekšējie puišu meitenes, kas bija viesojušies, tikai pēc tam iesaistās arī visā procesā. Jā, Klau, ko jūs paši darījāt filmas tapšanas procesā? Mēs abi esam aktieri. Viņš tā kā ir galvenais, un es esmu otrās plāna lomas. Jā, to jūs paši varēsiet izspriest, kurš tur ir galvenāks par kuru. Protams, scenāriju rakstījām, un varētu teikt, ka visi no tās grupas arī režisē. Man liekas, ka tur nebija tik izteikti Mārtiņš, bet pārējie arī piedalījās. Jūs tikāt izvēlēti kā labākā īsfilma, ko bija radījuši Latvijas skolēni šajā projektā. Kādas vispār sajūtas par to? Mēs neticējām, jo tā kā mums paziņoja, ka mums ir pirmā vieta, tad likās, kā var kaut ko tādu vispār labi novērtēt. Citām grupām, ar kuras arī tajā projektā bija mūsu skolā, viņām visām bija ļoti dziļas domas. Mums likās tik vienkārši. Es tiešām nespēju noteikt, ka mēs uzvarējām arī. Viss ģeniālais ir vienkārši tas tāds zināms. Mēs paņēmām ikdienišķu situāciju, varbūt arī tas ir iemesls. Daudz varēja personīgi. Labi, situācija nebija ikdienišķa, bet vide bija ikdienišķa. Jā, asociācija varēja atrast. Ko tālāk? Ir kaut kāda plāna turpināt savu kino karjeru? Kannu kinofestivāls ir tieši šobrīd sācies. Varbūt nākamajā gadā arī uz to varētu. Kannās iesniegt šo filmu varētu. Ne, bet tomēr, kaut kāda nākotnes plāna. Tagad starts ir iedos, manuprāt, diezgan pozitīvs. Nē, es pieļauju domu kaut ko vairāk ar televīziju, nevis ar kino. Es gribu jebkur arī izklaidu, vai tas ir kino, vai teātris, vai arī dziedāšana, vai jebko. Galvenais kaut kas ar mākslā, vai ne? Jā. Varbūt kaut kāds priekšvārds skatītājiem, pirms mēs skatāmies filmu, uz ko tieši ir jāpievērš īpaša uzmanība, kas ir tas, ko noteikti nevar palaist garām, kas ir varbūt tas, kas būtu jāsaprot ar šo visu filmu. Ja kāds vēl nav pamodies. Es domāju, ka katrs šajā filmā redzēs savu ideju, jo mums
Mums vienkārši bija jautri to visu radīt un filmēt. Es nevaru neko piebilst. Nu tad gan jau, ka arī mums būs jautri. Šobrīd saku paldies jums, puiši, un skatāmies arī pašu filmu, kas tad ir tapusi. Talkaķ, nosaukums pat labākā filmu projektā Projektors. Oskars, vīrietis, suga homo sapiens, 18 gadi, latvietis, kā jau visi, kas sēž Krievlodas konsultācijā. Bija jau 6:00, visiem jau bija apnicis, arī man, bet Oskars nepadodas. Viņam bija liela apņēmība pabeigt vidusskolu. Beigās pa visu klasi atskanēja skaļš: viss, es vairs nevaru. Es eju mājās. Skolotājs bija kā debies. Pēc pāris stundām, 8:00, Oskars bija pabeidzis uzdevumu un vēlējās doties mājās, jo neviens sevi cienīgs latvietis nespēja nokavēt panorāmu. Viņš nolika lapu uz galvu, gāja ārā pa durvīm un durvis bija ciet. Nav jau tik traki, Oskar. Oskaram spoža doma galvā iešāvās. Viņš paņem savu telefonu un piezvanīs kaimiņu Ilzītei. Viņa viņu izglābs, bet jau domas saknē bija problēma. Telefonam nebija zonas. Bezcerīgi iezagās Oskara sejā. Ja nevar par durvīm, tad var pa logu, bet varbūt arī nē. 3. stāvs kā. Kad panorāma jau bija beigusies, Gustavam bija plāns. Viņš salocīs savu Krievlodas kontrolēru un izsviedīs to pa logu. Varbūt kāds spēs viņu glābt. Oskars gatavojās savam liktenīgajam metienam. Viņš atvēzējās un met. Bingo! Tieši uz trotuāru. Bet tad cerība. Virtulis klases augstākajā punktā. Oskars centās to aizsniegt, bet neveiksmīgi. Nu ir sūdi. Pēc 12 stundām un 24 minūtēm bija pienācis rīts. Virtulis. Mans! Profesors Ivans Ivanovičs būs laimīgs. Talkaķ! Kas tu tāds? Es esmu šīs filmas beigas.
Patiesībā sakot, jāsaka, ka man ļoti patikās. Puiši joprojām pie mums studijā, bet mēs tūlīt arī turpinam ar ziņām. Vēlreiz paldies. Pie mums viesojās projekta projektors dalībnieki Armands Gustavs no Cēsu valsts ģimnāzijas, kā arī aizkadrā viņu arī režisors Mārtiņš. Paldies jums, puiši, lai veicas. Tiešām ar nepacietību gaidījuši nākamās filmas. Šī bija tiešām fēna. Godvārds nepārspīlē.